Tev. Tu to sievieti mīli? Jā. Tas labi. Viņš grib uzzināt par peļņu, ja? Nu jā, cik vērtas ir akcijas? Viņš grib dabūt savu piķi, iedzīt mūs mīnusos, Lorenz. Es neticu, ka viņš grib to visu naudu. Labi, es rīt lidoju prom, tev ir nedēļa laika. Paspēs? Un tad man viss ir gatavs. Tikai, nelaimes gadījums. Jā, pats par sevi. Labi, viss. Šis jautājums ir noņemts. Zini, Lorenz, ir ļoti interesanti. Vai brauc pie Kupera, parādīs mums. Braukšu, bet vakarā. Man šis tas te jānoskaidro. Mēs ar Valteru braucam atpūsties, un kamēr mēs būsim prom, tevi nogalinās. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, vecums lai var mainīties? Tu man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Nu ko? Tā laikam arī viss beidzas. Par ko tu runā? Kā pārā viss pateikšu. Šodien uzvedies savādi. Zini, Letīcija, ja tu man neko nenozīmē, tas vispār ar tevi vairs nerunātu. Bet es gribu dzirdēt no tevis to. Ko? To, ko tu visu laiku slēp no manis. Es neko no tevis neslēpju. Jā? Es šodien biju tavā dzīvoklī. Kā dzīvoklī? Lūk, tā dzīvoklī. Un es atradu šo. Lorenz fotogrāfiju. Kur to ņēma? Kas tev viņu iedeva? Nu, vienkārši fotogrāfija. Es nezinu, es neatceros. Nu, Nemelo man tagad! Tev, es tev nemeloju. Jā? Un šis? Es atradu to tavā dzīvoklī. Tādu pašu mēs atradām mežā. To bija pametis kāds, kas izsekoja Lorenzu. Un abi divi smaržo pēc tam smaržām, ko es tev uzdāvināju. Kam tev ir vajadzīgs Lorenz? Tu esi jucis! Man, Lorenz! Tu domā, ka es viņu izsakoju? Tik tiešām, kāpēc man viņš būtu vajadzīgs, Teo? Man ir pilnīgi tāds pats jautājums, kam tev ir vajadzīgs vecs bandīts. Bet tad es sapratu. Kā viņu sauc? Pāvels? Tavs draugs? Tas mīlestības vēstules. Letīcija, jums ir patiesa mīl, vai ne? Skaisti. Tu jūtas prātā? Es nepazīstu nekādu Pāvelu, ved man mājā. Es jūku prātā! Nē, nekādās mājās mēs nebrauksim. Panāc un paskaties šo. Viss jau vēl nav beidzies, Letīcija. Nāc!
Opa, kas par ziņām? Klausies. ASV Oregano štata policija veic kāda neparasta notikuma izmeklēšana. Tiek izmeklēts, kā cūkas apēduši savu saimnieku. 70 gadus vecais Terijs Vincis Gārners pagājušā trešdienā aizgāja barot savus lopus un mājās vairs neatgriezās. Vēlāk kāds ģimenes loceklis cūku aizgaldā atrada zobu protēzes un ķermeņa atliekas. Taču lielākā daļa ir bijusi apēsta. Kā tev? Nu, normāli. Kas tev normāli? Skaties kā. Cilvēki ēd cūkas, bet cūka apēd cilvēku. 1-1. Es nekad neturēšu cūkas. Viņas māk runāt. Iedomājies, viena saka otrai, apēdam savu saimnieku, un otra, davai apēdam. Un viņas arī apēd, tāds bija plāns. Pagaid, makars zvana. Halo? Šahu spēlējam. Sapratu, nāku, jā. Nav lidojumā šodien, laikam par cūkām būs sapņojis. Šahs un mats. O tev matu nav. Skaties! Es viņu nepazīstu. Nepazīsti. Jā. Bet zem fotogrāfijas ir rakstīts Letīcija un viņas brālis. Tu esi Armanda māsa. Un tu gribi atriept savu brāli tieši tāpēc tev ir vajadzīgs Lorents, vai ne? Lorents nogalināja manu brāli. Un netika par to sodīts. Ko tu gribi, lai es daru? Skatos, kā viņš staigā pa pasauli? Brīvs? Ko? Letīcija, tu neesi normāli. Tu pat to varēsi paskaidrot Lorentsam. Nē. Ko nē? Nezvani viņam. Ko nezvani? Kāpēc tu negribi mani saprast, Teo? Mans brālis mani uzaudzināja. Viņš mani mīlēja, viņš bija viss, kas man bija. Un Lorents man to visu atņēma. Ko tu manā vietā darītu? Pasaki godīgi. Piedotu? Viņš nogalināja Artūra brāli. Zilti tikko ir dzīvs. Nē. Nē. Mans brālis nav slepkava. Viņš nevienu nav nogalinājis. Nerunā tā. Nerunā tā. Teo, nu lūdzu, saproti mani. Mēs vēl varam būt kopā. Saproti, tikai lūdzu nenodod mani. Mēs varam būt kopā. Ja? Un tu būtu gatava aizmirst Lorensu. Nē, to es nevaru izdarīt. Nē. Letīcija, tu esi slima. Tu esi gatava savu brāļa atriebības dēļ upurēt savu dzīvi. Es zvanu Lorensam. Nē, nezvani viņam. Teo, es tevi mīlu. Saproti? Es mīlu tevi. Давай, слава, вон! Вон! Nu, beidzāt raiskoties.
Prātu trenējām. Nu, ja vēl būtu. Pūkstens sācis tik šeit laiks. Jau? Jā. Sazvan taiso. Te būs viņa numurs, adrese. Saka, ka grib iesaistīties kaut kas biznesā, tev ir kontakti. Nu, vāc, ko ziņo, kas jādara, pēc tam sarunā nopienu strelku. Un pie izdevības ielēja dzērienā. Visu? Jā. Jā. Es domāju, ja tas bazars mums notiek mašīnā, viņam tur tāda ūdens pudele. Ja viņš izkāpj ārā pamīst, es varētu ieliet tai pudelē un visu lietu darīt. Labi, galva strādā. Nu, es jau neesmu debīls. Šahs palīdz. Šahs un mats. Šis totāli nav tavs variants. Ko tu domā, viņš vienkārši tev pašaudīties paaicinās? Drīzāk uztaisīs avāriju. Nezinu, es vakar atstāju mašīnu citā ielā, pats par žogu pārrāpos. Kad ķēniņš lido? Rīt. Un tad rīt un parīt darīs. Kādam jau vajadzēja sākt interesēties par tevi. Nepazīstams numurs. Nu, es jau teicu, sākās. Pacēl, atbildi patālo muļķi. Nē, paga, zini, kas ir? Netālo. Vienkārši atbildi. Klausos. Henriks, jā. Satikties? Nē, man ir svarīga tikšanās šodien. Vakarā arī jā. Sapratu. Arnis, makara cilvēks. Skaidrs, medības sākušās. Nē, viņam vajag šņaucamo. Nu, kas tu muļķis esi? Nu, skaidrs, ka makars taču nav tāds idiots. Loģiski, ka tas ir sarunāts zvans. Sveika. Kā veicas ar iepirkšanos? Pilnīgi nekā. Kaut kādus niekus tikai dabūju. Labi, peldkustīm vispār nav. Tu nebrauc uz modes skati. Tu brauc uz Goa. Tur viss pliki peldas. Nē, nu paldies, tu man nomierināji. Labi, es laižu uz pirti. Kādu pirti tev rīt jālido? Tu aizmirsi. Man ir rituāls. Pirms ceļa kārtīgi nopērties pirtī un pēc tam kārtīgi izgulēties. Ai, kā man nepatīk lidot. Neaizmirst miega zāles paņemt, lai īsāks ceļš. Labu. Mums jātiek galā ar ķēniņu. Viņam šodien ir pirts dienā. Darīsim, kā runājām. Domā? Darīsim. Darīs. Tad vajag visu kārtīgi izdomāt. Nu, davai zvani. Es pagaidu, domāju, kā labāk. Es viņam pateikšu, ka es gribu šķirties no Santas, viņš priecāsies. Bet es pateikšu, ka es gribu arī kompensāciju, saproti? Nu, un tad pasaka, cik tu gribi. Nē, es pateikšu, ka man ir vēl papildus nosacījumi. Kādi? Nu, tur tā lieta, es pateikšu, ka tā nav telefona saruna, ka vajag satikties. Davai zvani.
bijusi. Bet es man pakaļ kā parasti. Tikai nekavē. Jā, Henrik, uzmanīgi klausos. Jā, lieta tāda, ka... Es esmu gatavs šķirties no Santas. Šķirties? Nopietni? Jā, bet es gribētu arī kompensāciju, saproti? Tagad dzirdu gudru vīriešu runu. Un man ir vēl daži papildus nosacījumi, bet es gribētu satikties, tā nav telefona saruna. Labi. Vakarā pie manis derēs. Es tagad esmu pirtī. Pirts man der, es varu aizbraukt. Labi, gaidu. Uzķērās. Nepatīk man šitais viss. Kas tev nepatīk? Nu, viņš pārāk viegli uzķērās. Tu nesaproti, viņš teica, viņam miesas sargs ir aizbraucis prom, neviena cita tur nav. Viņš ir viens, mums citas iespējas nebūs. Tev grūti pasēdēt mašīnā un braucam. Baigā mape. Tur ir viss atskaits. Tāpēc, kam tā makultūra ir vajadzīga? Es tad teicu, es gribu dzīvot mierīgi. Tagad nemierīgi dzīvo. Lorenz, es izstājos. Proti, man pieder 60% firmas akciju. Bet daram tā. Mēs dalam visus pusēm, 10% es jums uzsaucu. Uz pusēm? Jā. Un kura tad ir tā tava puse? Piemēram, termināls pabeidz būvēt Artūrs. Jā, bet par firmas peļņu. Viņš to par manu naudu. Par netīru naudu. Neskaties tajos papīros, tur viss ir sagrozīts. Man kaut kā sāk rasties sajūta, ka tu kaut kā mūs esi sācis ienīst visus. Nelīs dēļ. Viņi tev uzmet un tagad jāatriebas mums. Nu, ko tu runā, tā nav. Nekas nav. Tā nav. Es vienkārši... Es gribu, saproti, dzīvot savādāks. Pēc nedēļas atgriežos Amerikā un man mamma bankrotējas un man mammai vajag palīdzēt. Bet tu nevari iztikt bez kolektīva naudas. Nu, vēl pāris gadiņus pagaidīt, nu, kamēr te nokārtojas viss. Nevaru. Kompot. Tā mūsu draudzība. Ka runa par naudu, tā viss pagājuši. Ko es esmu parakstījis kaut kādu dokumentu, ka mēs visu mūžu strādāsim kopā? Dokumentu neesi parakstījis. Ka tu neesi aizmirsis tas, ko mēs esam pārdzīvojuši. Mēs esam makaru pārdzīvojuši. Mēs esam ap pārējiem tikuši visiem galā. Tagad tas neko vairs nenozīmē. Ne jau es uzreiz visu prasu atdot. Loģiski, ka pa daļām, sazināsies ar manu advokātu un iztri. Advokātu? Nē, vēl forši, mēs tālu esam tikuši. Ko tu gribi kliegt viens uz otru? Nu jā, runāsim cauri advokātiem. Nu tad... Lorenz, saprot, es atgriežos Amerikā. Viss. Nelīgi galviņas sagrozījus. Ko tas grib? Sūdi, Teo ir nogalināts. Ko? Nelī zvanīja, nošauts pie ezera. Kad? Šorīt. Tev ej uz mašīnas, tu nāku. Es jau vakar zvanīju, viņam teicu. Lai nāk pie manis, nē, viņam kaut kāds rasborks pats grib taisīt. Lorenz, paskaties uz mani, un tas ir tieši tas iemesls, kāpēc es gribu izstāties. Ko jūs šaudaties, tā kā debīli? Davai seju. Lorenz, tiksimies viesnīcā, ja būs vēl dzīves. Pašalti.
Piemet malku un nāc iekšā. Tūlīt piemetīšu. Paga, kas tur bija? Ha? Kas tur ienāca vēl? Kaulēnā. Kāda kaulēnā? Ev. Taisi vaļā. Kas tev dzīvot ir apnicis? Vēr vaļā, es saku. Man šķiet, ka tev dzīvot ir apnicis. Taisi vaļā.